Sveicināti! Ir pagājušas gandrīz 100 dienas, kopš es esmu kļuvis par izglītības un zinātnes ministru. Ienākot ministrijā un ienākot jomā, es un kolēģi pieteicām diezgan vērienīgas izmaiņas visā izglītības sistēmā, sākot no pirmskolas, beidzot ar pieaugušo izglītību, profesionālu izglītību un augstāko izglītību. Un šis pagājušais laiks dod iespēju atskatīties uz jau paveikto, tām pamatlietām, un kā arī ļauj konkrētāk iezīmēt nākušos soļus. Es domāju, ka no daudzām dažādām lietām, kas ir veiktas šajos 3 mēnešos, 3 būtiskākās ir sekojošas. Pirmkārt, mēs esam uzsākuši apjomīgu, nozīmīgu, vērienīgu sociālo dialogu. To, ko sauc par strukturētu dialogu ar sociālajiem partneriem. Skaidrs, ka reformas, ko mēs pieteicām, pieprasa ne tikai noteikumu, likumu izstrādi, ne tikai rīkojumus, bet arī plašu sabiedrības izpratni par to, kas un kāpēc notiek. Un ne tikai izpratni, bet arī līdzdalību ar savu viedokli, redzējumu, argumentiem, diskusijām, debatēm. Lai tas notiktu sakārtotā veidā, mēs esam ieviesuši strukturētu dialogu formu, proti ar galvenajiem saviem partneriem, darba devējiem, skolotāju, izglītības vadītāju organizācijām citiem, noteikuši regulārus tikšanās rāmjus, kā arī izveidojušas konkrētu virzienu strādājušas darba grupas, kurās piedalās sociāli partneri, gan sabiedrības pārstāvji, gan eksperti. Šādā sakārtotā veidā mēs caur debati, protams, caur argumentāciju nonāksim līdz izsvērtiem un vairumam sabiedrībai saprotamiem konkrētiem reformu risinājumiem, ko tad jau var īstenot ar juridisko, politisko tehniku. Otrs paveiktais, manuprāt, ir gan lēmums neturpināt šķiest ERAF līdzekļus 30 un vairāk puspabeigtu projektu dzīvības vilkšanā, profesionāla izglītībā, bet pats svarīgākais jaunu kritēriju izstrādi, pēc kuriem koncentrēt, vai saskaņā ar kuriem koncentrēt ERAF līdzekļus, lai Latvija izveidotu ierobežotu skaitu, bet patiešām izcilu, ekscelentu profesionālas izglītības centru, kas kalpotu gan jauniem cilvēkiem, gan arī pieaugušiem pārkvalifikācijā, kuram būtu spēcīgs industrijas atbalsts un aktīvs pašvaldības atbalsts. Un šie kritēriji tiek piedāvāti ministru kabinetam sākotnējai izvērtēšanai un pieņemšanai, un saskaņā ar tiem tad mēs vistuvākajā laikā organizējam jaunu konkursu par ERAF finansējumu izmantošanu šiem jau ekscelences centriem, kuri patiešām būs nobeigti ilgtspējīgi ar skatu nākotnē un atbalstu gan iedzīvotāju, gan industrijas un biznesa pusē. Trešais darbs, saprotams, ka reformas var īstenot tad, ja tavā rīcībā ir efektīvi strādājoši instrumenti, un viens no svarīgākajiem instrumentiem ir valsts pārvalde, proti ministrija. Mēs esam pieteikuši reorganizācijas plānu un aktīvi tagad īstenojam ministrijā tā, lai ministrijas struktūra un arī tajā struktūra vienībā strādājušie cilvēki būtu ļoti kompetenti, fokusēti, dinamiski, labi motivēti un varētu raitā tempā, bez aizturas un liekas laika vilkšanas īstenot apjomīgos reformu pasākumus tuvāko 3 gadu laikā. Arī šis reorganizācijas process noslēgsies tuvāko 1,5–2 mēnešu laikā, tāpēc, ka tam ir zināms laiks, gan juridiski, gan arī citiem iemeslu dēļ. Un tas varētu būt pietiekami nozīmīgs veikums, skatoties arī uz to, kā izglītības joma ir strādājusi līdz šim. Protams, ir citas lietas, kas jau ir iesāktas un ir vēl, tā teikt, procesā un turpināsies. No tām es gribētu atzīmēt 2, ko mēs esam tiešām iesākuši šo 100 dienu laikā. Viens ir nopietna sporta atbalsta principu pārskatīšana. Ir skaidrs, ka sporta jomā mums ir līdz šim valdojusi diezgan liela nenoteiktība, neskaidrība un pat nesakārtotība.
Tam tā ir jābeidzās, un tagad gan ministrijā, gan ar sadarbības partneriem mēs aktīvi strādājam, lai piedāvātu valdībai un sabiedrībai vienotus sporta atbalsta principus arī zem tuvākajā laikā. Darba grupas tiekās, piemēram, šodien, lai izlemtu par atbalsta principiem nacionālas nozīmes sporta pasākumiem. Šis darbs kādu laiku turpināsies, bet arī tam ir zināms, teiksim, posms, kurā tas noslēgsies, un jau šo pavasaru, es domāju, mēs varēsim piedāvāt skaidrus, saprotams, vienotus tālāk valsts atbalsta principus sporta jomā. Otrs, tikpat nozīmīgs, iespējams pat arī nozīmīgāks, ir zinātnes izvērtējums. Tam ir jānoslēdz šī gada 30. novembrī. Nesenās vizītes laikā Londonā man bija iespēja pēc ļoti auglīgas diskusijas panākt mutisku vienošanos ar Anglijas augstākās izglītības finansēšanas padomi un kvalitātes izvērtēšanas aģentūru par viņu palīdzību Latvijas zinātnes izvērtējumā. Šīs abas organizācijas tātad sadarbībā ar mums izveidos ekspertu grupas, kuras izmantoja tātad patiesībā augstākās raudzes standartus un kritērijus, spēs noteikt, kas tad mūsu Latvijas zinātnē patiešām ir starptautiski konkurētspējīgs. Tas savukārt mums ļaus turpmāk nodokļu maksātāju naudu, valsts budžeta līdzekļus un arī Eiropas struktūra fondus koncentrēt patiešām konkurētspējīgu vienību, konkurētspējīgu iestrādņu, zinātnisku pētījumu atbalstīšanai. Jo skaidrs, ka mēs nevaram ar saviem ierobežotiem līdzekļiem turpināt pa mazām gabaliņām sadalīt ļoti daudzām vienībām, kas nespēja dēļ tā, ka nav kritiskās masas, piedāvāt konkurētspējīgus risinājumus un rezultātus. Tas patiešām ir viena no lietām, kas Latvijā mums ir jāapzinās, ka mums ir maza valsts ar ierobežotiem resursiem, un mums nav citu variantu, kā tos sakoncentrēt dažos patiešām konkurētspējīgos, sevi pierādījušos zinātnes virzienos. Un tādēļ mēs aicinām talkā autoritatīvus, ļoti pieredzējušus kolēģus, ekspertus, kas mums to ļaus, cik iespējams objektīvi izvērtēt. Kā pēdējo lietu es gribētu izmantot šo iespēju un atvainoties tiem cilvēkiem, interesantiem, iedzīvotāju un sociālām organizāciju pārstāvjiem, ar kuriem es būtu gribējis tikties intensīvi arī tuvāko 2 mēnešu laikā. Un jāsaka, ka es visiem nespēšu tikties dēļ tā, ka, sekojot ārstu norādījumiem, man ir nedaudz jāierobežo darba slodze tuvāko pāris mēnešu laikā. Taču, protams, es kā līdz šim turpināšu aktīvi vēstīt par padarīto un iecerēm, par to, kur mēs esam ar reformām, izmantojot gan plašsaziņas līdzekļus, gan arī sociālo tīklu iespējas. Tā kā, lai jums viss veicās, sakojiet, ko mēs darām, aktīvi dodiet savu ieguldījumu, argumentus, viedokļus, atsauces, piezīmes, to mēs visu patiešām ņemam vērā un izmantojam. Un tad jau kopā šādā veidā mums arī tajā lielajā, salīdzinoši smagnējā sistēmā izdosies pacietīgi, mērķtiecīgi, varbūt arī ilgāku laiku strādājot, izdarīt tās izmaiņas, kas būs gan mums par labu, gan mūsu bērniem. Vislabāk!